20. augustā Daugavpilī sākas skolēnu braukšanas karšu noformēšana. Šīs atbalsts ir svarīgs solis, lai nodrošinātu ērtu un pieejamu transportu pilsētas skolēniem. Saskaņā ar Daugavpils domas saistošiem noteikumiem numur 7, proti braukšanas maksas atvieglojumi Daugavpils valstspilsētas sabiedriskā transporta maršruta tīklā, visiem skolēniem Daugavpilī tiek piešķirtas atlaides braukšanai sabiedriskajā transportā 100% apmērā. Šo atlaidi var izmantot gan skolēni, kas mācās klātienē, gan tie, kas mācās neklātienē, protams, ar atrunu, ka šiem skolēniem ir jābūt deklarētiem Daugavpils valstspilsētas administratīvajā teritorijā. Lai saņemtu bezmaksas braukšanas karti, skolēnu vecākiem jāvēršas skolā. Gadījumā, ja bērns ir deklarēts Daugavpils valstspilsētā, bet mācās ārpus pilsētas, vecāki var griezties SIA Daugavpils satiksme birojā ar nepieciešamajiem dokumentiem. Informācija ir pieejama mājaslapā satiksme.daugavpils.lv sadaļā Aktualitātes. Vasaras laikā Daugavpilī skolniekiem ir iespēja izmantot savu braukšanas karti līdz 31. augustam. Ņemot vērā, ka mēs apzināmies, ka braukšanas kartes izdošanas process ir samērā apjomīgs un laika ziņā ietilpīgs, mēs, kā SIA Daugavpils satiksme, pieņemam lēmumu pagarināt veco braukšanas karšu darbību līdz 5. septembrim, cerot, ka līdz 5. septembrim tiks paspēts izsniegt jaunās braukšanas kartes mūsu pilsētas skolniekiem. Arī profesionālās izglītības iestāžu izglītojamie, kuri ir deklarēti Daugavpils valstspilsētā saskaņā ar Daugavpils domes saistošajiem noteikumiem numur 7, saņem braukšanas maksas atvieglojumu 25 eiro apmērā. Lai saņemtu šo atvieglojumu, izglītojamiem jādodas uz izglītības iestādes sekretariātu un pēc tam uz SIA Daugavpils satiksme kasi, lai iegādātos mēnešbiļeti. Plašāka informācija pieejama SIA Daugavpils satiksme mājaslapā. Ja jums ir jautājumi par bezmaksas braukšanas kartēm vai mēnešbiļetēm, lūdzu sazinieties ar savu izglītības iestādi vai SIA Daugavpils satiksme.